Reizēm ir tā, ka bez visiem cimdiem un bez nekā vienkārši tās rokas gribās ielikt zemē un viņas tur paturēt un kaut ko par to zemi padarīt. To nocopiņo, nocopā to. Tas ir mans spilvena biedrs. Mēs braucam kopā traktorā, mašīnā, arī govis kopā ganam. Un Billīs mums ir šogad jauns suns. Šai saimniecība ir Siama trikārī. Tas ir latīniskais nosaukums kumelītei. Saimniecība audzē gaļas lielopus, šarolē šķirnes un šarolē šķirne krustojums. Ir tīršķirnes lopi un ir krustojuma lopi. 56 galvas. Apsaimniekošanā ir 64 hektāri zemes dotā mirklī. Šī ir mājas pamat vecās. Te bija māja, te bija 2 stāvu guļbūve liela. Manam tas sanāk mans vectēvs, jā. Cara laikā. Tad viņiem sāka šeit zemes gabalus dalīt tādus. Viņš pārcēlās uz šeieni. Es saprotu, pēc kara bija sadalīti dzīvoklīši, te kā pēc kara dzīvoja daudz visādas ģimenes, un viņas te savā starpā visādi plēsās. Nu, tad mēs šogad pieķērāmies, un lai tos pamatus saglābtu, un lai viņi neaizietu galīgi postībā, mēs viņus pieremontējām. Es jau esmu dzimusi augusi rīdzniece. Sāku ar valsts ieņēmumu dienestu Rīgas muju, jo māma atnāca šeit 90. gados. Viņa arī dzīvoja Rīgā. Viņa atnāca uz nekurieni, uz džungļiem. Un to zemi jau mēs baigi daudz bakstīt arī nevaram. Mēs esam atrakuši arī pagraba pamatus. To mums tā kā bišķi profesionāļi palīdzēja mūrēt. Nu šo te mēs plānojam pamēģināt paši. Te viss ļoti slikti. Židam mums arī būs jāpārtīri, jāizpūš ar kompresoru. Ja sāks darīt, tad redzēs, kā būs. Ella! Betā! Ziedoni nečurp! Gaļas lopi sākās ar manu māmu. Viņa te pārcēlās 90. Viņa no kolhoza pajām bija dabūjusi kaut kādas piena govis. Un tad nevienam to pienu nevajadzēja, viņai tā piena mašīna vispār neatbrauc pakaļ, un tas piens viss tika izgāsts sūdkaudzē. Un tā, kad mēs pārcēlāmies uz šeit 2007. Nu, tad mēs arī sākām pirkt visu, ko vien varēja nopirkt. Nu, tad tagad es uz Grāslaifu, esmu tā kā tīršķirnes govis nopirkusi. Nu, dabūsiet sāli, dabūsiet, lietus ir beidzies, tagad jums varēs kaut ko iedot. Lai arī kā mums visi gudri stāsta, kad viņus var palaist mežā un pavasarī piedzims bērns un rudenī iznāk ārā nauda un nekas nav jādara, nu, diemžēl laikam tā nav. Motoru brauksim aplūku, pieliksim, jā? Jo, uzliksim aplūku. Ir 41 hektāri gandrīz ir tie bioloģiski vērtīgie zālāji, un pārējais ir dabiskās pļavas un ganības. Palielam mums šeit viss ir dabiskie zālāji, ja mēs esam Kujas dabas parkā līdz ausīm. Eku šitās. Viena no orhideju sugām Latvijas sauvaļas. Galvenais ir nagu krāsa saskanīga. Jā, Sibīrijas īris ir tikai šī pļavā, citur viņa nav. Tas ir viens no retajiem gadiem, kad viņi zied šeit tik daudz. Viņi pa kādam zied katru gadu, bet es pieļauju domu, ka šī gada šie trakie mitrie apstākļi, viņiem patīk īstenībā šitas mitrums. Tā puķu tēma man jebkurā gadījumā un augu tēma vienmēr ir bijusi tuva. Man pa lielam gribētos viņas sastādīt visur un daudz, bet
nevar paspēt visu izdarīt.